Hejā, un ar sveicieniem. Es esmu Rūta Dvīnska, un mana darba ikdiena jau 11 gadus aizrit mediju vidē, kas tostarp paģēra arī būt tādam vispārīgi ieinteresētam un vispusīgi informētam par dažādiem procesiem, bet jāsaka, ka tāds dzinulis zināt un izzināt ir vienmēr bijis arī stāsts par mani personīgi, jo es uzskatu, ka tā ir mana atbildība visu pirms pret manu jau gandrīz bez 5 minūtēm goda ģimeni. Tā ir arī atbildība pret valsti, kurā es dzīvoju, noteikti, ko šo jautājumu var raudzīties arī plašāk. Šodien man ir burvīga iespēja par nākotni aprunāties ar vienu no Eiropas parlamenta deputātiem, Robertu Zīli. Sveiciens! Sveiciens! Pirms ķeramies nākotnē klāt, parunāsim arī par pagātni, bet visu pirms es gribu jums uzdot ne savas draudzenes jautājumu. Es aizvadītās brīvdienas pavadīju kopā ar 7 burvīgām latviešu meitenēm, dažādu jomu pārstāvēm, dažādām arī savās tajās sociālajās lomās un tā, un es viņām uzdevu jautājumu, ko jūs pajautāt Robertam Zīlam. Un viņas visas kā viena teica, ka ļoti labs jautājums varētu būt tas, ar ko jūs lepojaties par Latviju un ar Latviju esot tur, Eiropas parlamentā? Es pamatā lepojos par latviešiem. Vispirms es gribu teikt, ka latvieši novērtēti ļoti labi kā cilvēki, kas strādā. Un pie tam strādā arī ar gudru domas, smart workers, ja tā varētu teikt, jo ļoti daudz strādā institūcijās, arī redzamos amatos, gan Eiropas komisijā. Un šoreiz es nedomāju tikai Valdu Dombrovskiju, bet arī citas cilvēkus, kuri ir ļoti augstos amatos. Arī Eiropas parlamentā visi mani darbinieki un arī daudz citu latviešu, kas tur strādā ikdienas, faktiski, ja parlamentārieši atbrauc un aizbrauc katru nedēļu, tad viņi ir tie, kas to darbu dara, un tas tiek pamanīts un novērtēts. Otrs, es noteikti lepojos, man bija viegli stāstīt saviem kolēģiem, es daudz saņēmu apsveikumus no Čehu zviedru kolēģiem par hokejistu sniegumu, arī par basketbolu, jo daudziem interesē Latvijas vārds arī sportā, un šoreiz tas bija šie 2 notikumi, hokejs un basketbols bija nozīmīgi. Un ja tā nopietni, tad, protams, tas, kā Latvijā vēlreiz izskanēja dziesmu svētki, daudz cilvēki, mani kolēģi, vai nu sportā vai kultūras, ar hobijiem sportā vai kultūrā to ļoti novērtēja. Es jau sacīju, mēs ķersimies klāt arī nākotnē, bet, manuprāt, lai novērtētu vai, perfekti sagatavotos nākotnē, mums ir jānovērtē tas, kas ir arī padarīts un kas bijis. Jūs esat Eiropas parlamentā kopš 2004. gada, kopš mēs pievienojāmies Eiropas Savienībai. Jums ir brīnišķīga iespēja redzēt šo stāstu, mūsu Latvijas stāstu Eiropas Savienībā ilgtermiņā no tā viducīša raudzīties, kā ir mainījusies mūsu Latvijas būšana Eiropas Savienībā, kā Eiropas Savienības un arī parlamenta darbība ir augusi šo tūdaļ 20 gadu laikā. Tur ir ļoti daudz pretrunīgu procesu, un es mēģināšu tikai dažus ieskicēt. Kas attiecas uz to Eiropas parlamentu, tad no 2004. gada mēs ienācām ne tikai latvieši, lietuvieši, igauņi, bet vesela virkne Austrum Eiropas, Čehi, Slovāku, Ungāri, Poļi. Un mēs ļoti daudz ko izdarījām, teiksim, komunisma, PSRS okupācijas nozieguma laikā. Un, ja atcerās tagad to laiku, mums tagad ir Strasbūrā vienīgā piemiņas plāksne deportācijām 1940. gada baltiešu deportācijām, ko izdarīja PSRS. Un tas atrodas vietā, kur nāk 10 000 cilvēku gadā, ja tā ir viesu galvenā Eiropas parlamenta viesa, ko vada kolēģi no visām valstīm. Mums ir Baltijas koridors galvenajā ieejā Briselē ar Baltijas ceļa piemiņas plāksni. Faktiski Eiropas parlaments bija vienīgais, kurš pieņēma no visām Eiropas institūcijām stingru nosodījumu un pielīdzināja komunismu noziegumus, nacismu noziegumiem vienlīdzīgā veidā. Tas nav izdevies ne valdībām, tā saucamajā padome Eiropas, un nav izdevies arī Eiropas komisijai nekādā veidā šajā jautājumā paiet uz priekšu. Jūs esat arī Eiropas parlamenta viceprezidents, un šī ir arī, kad jūs ievēlējat, tā bija arī pirmā reize, kad kādam no Baltijas valsts deputātiem ir uzticēts tik augsts amats Eiropas parlamentā. Jums ir arī iespēja raudzīties ļoti plaši vispār, ne tikai kādos konkrētos novirzienos. Man jāsaka, kopš mani jau 2 gadus atpakaļ ievēlēja, tad es varu teikt, ka es dabūju vismaz 2 reizes, ja ne 3 reizes vairāk strādāt kā līdz tam. Kāpēc? Tāpēc, ka jums pārkrīt pāri ļoti daudz politiski jautājumi un arī tādi, kas organizē parlamenta darbu, jo kaut vai Eiropas parlaments ir institūcija, kurā ir vairāk kā 2 miljārdi eiro budžets, kurš faktiski arī jums tur ir jāpārvalda, jātiek galā ar skandāliem, kas bija Katāra gaita, piemēram, pavisam nesen un tam līdzīgi.
jāvada sēdes, un pie tam šī ir pirmā reize, kad latviešu valoda skan, vai vispār igauņu vai lietuviešu valoda nav skanējusi no sēžu vadītāja puses, jo neviens viceprezidents nav bijis. Tas arī ir tāds diezgan liels spēks, un man tās liels prieks, un arī tulkotājiem ir prieks, un es domāju arī daudziem cilvēkiem, ka tā latviešu valoda skan. Jums cilvēcīgi, ko tas nozīmē? Jums tas laukums parādās vēl plašāks, jo jums parādās ļoti daudz cilvēku, kas jums grib komunicēt, kas savukārt man dod iespēju teikt tā, es saprotu jūsu problēmas, jums kādas viņas ir, un es viņas mēģināšu risināt, bet man arī jārēķinās. Un tas bieži vien notiek politikā, ka tad, ja jūs variet atbalstīt baltiešu vai latviešu interesi, tad es jums palūkšu to, un mēs jutīsimies viens pret otru labā politiskā. Jums palielinās politiskais laukums, kas ir ārkārtīgi būtiski politika. Un to nevar izdarīt no mazas valsts nākoši deputāti, jo lielo valstu deputāti, viņi vienkārši ar skaitu, viņiem atbilstoši matemātiskām formulēm, arī pienāks tie daudzi amati. Tad no mazas valsts jums ir vajadzīgi daudzi gadi, lai jūs varat iegūt autoritāti, atpazīstamību un arī izmalties cauri slēgtā balsojumā. Bet man tomēr gribas jautāt tajā dienā, kad balsojums bija noticis un jūs uzzinājāt šos jaunumus. Nē, es nelecu uz augšā, tas bija... Tajā mirklī bet vai jūs aizgājat mājās un varbūt es Nē. Atkartējāt tāda augstā līnija. Ziniet, man patīk, man te vairākas reizes ir uzdevuši skolnieki un tādu. Var jau viņi saprast. Viņi man saka, kā jūs, teiksim, kad nospraudāt to mērķi kļūt par Eiropas parlamentu viceprezidentu, es tev varētu tā sasmējos mazliet. Es saku, tad, kad es biju jūsu vecumā, tas varēja būt 70. gadu beigas, vidusskolā, domāt par Eiropas Savienību, par Eiropas parlamentu. Tas vienkārši nav nopietni. Jūs dzīvojāt šajā okupācijas laikā vienai dienai, jums bija kaut kādas sporta lietas, mūzikas hobija, un jums neinteresē rītdiena. Tāpēc, ka karjeru taisīt Padomu Savienībā, tas bija vienkārši skumji un noziedzīgi, es padomāju. Man tas nekad nebija aktuāli. Līdz ar to tas paudžu laiks, un tas katram laikam ir savs vecums. Un šodienas 18 gadniekiem, protams, ir pilnīgi citas iespējas, bet es viņiem vienmēr aicinu nedomājiet par amatu. Esat aktīvs, dariet to, kas jums liekas, un tajos brīžos, kad jums ir iespēja izvēlēties, izvērtējiet, vai tas ir tas, ko jūs gribat darīt, tos amats. Ja jums ir bailes to amatu, ņemiet viņu, bet rēķināties, ka jo augstāk jūs kāpjat, jūs varat krist. Un tas ir tas vadmotīvs, bet nedomājiet par amatu savā jaunībā, ko es gribētu sasniegt politikā. Tas vienkārši var notikt. Jūs jau brīnišķīgi aizmetāt to tiltiņu uz jauniešiem, un noteikti viņiem, kā jūs sakāt, pirmkārt ir pilnīgi citas iespējas, otrkārt arī absolūti cits redzējums vispār uz dzīvi. Par ko arī prieks? Tieši tā, es pilnīgi pievienojos. Bet kā jūs saprotat to teicienu, ko bieži mēs redzam arī uz Eiropas Savienības maisiņiem, dažādībā spēks, un tas, manuprāt, arī ir tāds... Jā, tas skan skaisti. Tas skan skaisti. Man gan, kā jūs, man atbildi sākumā ir tāda maza miele tam visam, jo, kad es redzu arī, tagad patās ir Eiropas komisijas plakāti UU, un tur ir diversity un viss kā pārējie skaistie vārdi uz plakātiem. Es redzu, ka tas nevienmēr atbilst īstenībai. Kaut vai tās pašmanis pieminētā latviešu valoda, ja jums ir jāvada 705 cilvēkiem balsošana ļoti lielā tempā, 3 stundu citreiz balsošanas, ka jums minūtē jādabūna 2, pat citreiz 3 balsojumi rezultāti, lai jūs to tempu varētu uzturēt, tad man vairāk kārtī bija sadursme ar tiem darba organizātājiem, ierēģiņu pusē, kas faktiski lielā mērā gatavo visu šīs tabulas, un viņi redz, ka var, parlaments būt neapmierināts, tad viņi tā varbūt tā saka, ka šoreiz nevajadzētu latviešu valodā, vajadzētu angļu valodā, jo tad zudīs temps, kas ir taisnība, jo mums jāsaprot to, ka latviešu valodas zinātāji profesionālā līmenī nav tik daudz, līdz ar to latviešu, igauņu, tās citas mazās valodas tulko 2 reizes. Kas nozīmē, jums ir ļoti ātrs temps, jūs, teiksim, balsojat, kas par pret, un tā tālāk jums ir dažas sekundes, 10 daļas kaut vai aizkavas, kas uzkrājāt. Atkal jau prasīšu par to kopējo bildi Eiropā, to Latvijas stāstu šajā gadījumā. Cik mēs Latvijas sabiedrība esam pieņemoši, liberāli, atvērti. Mēs paši? Es domāju, mēs esam saprātīgi, jo mums jāsaprot, ka mēs kā neliela tauta, mums ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt savu valodu, kultūru un arī dzīvot tajā vidē, kā mēs Latvijas zemē gribam. Tas visdrīzākais nozīmē, ka mēs negribam vienkārši jebkuru sabiedrības izmaiņu šeit redzēt, vairums latviešu. Tad līdz ar to mēs esam piesardzīgi pret imigrāciju, kas ir saprotams no mūsu vēstures un no mūsu pavisam nesenās vēstures un arī pat tagadnes.
Līdz ar to ir saprotams, ka mums ir citas aizsardzības iespējas un pienākums īstenībā pret šo manis minēto valodu, kultūru un tā tālāk, nekā tas ir lielām nācijām. Mums ir jādomā par Latviju, par latviešiem, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Tas pats mums skar, domājot uz priekšu, gan to, ka joprojām nav pieņemta imigrācijas kopējā likuma politika no 2015. gada, kad nāca pāri, atceraties, daudz miljonu cilvēku pāri vidusjūrai, pamatā uz Vāciju un Skandināviju. Tas nav beidzies, un tāpat mums jāsaprot, ka zaļais kurs, kas ir pareizs kurs, bet jautājums par to, kā viņš ir pašlaik uzstādīts, vai viņš arī neienesīs sekas, kas mums ļoti nepatiks nākamajām paudzēm. Kurs ir uzņemts, tur mēs dodamies, tur tā nevar izvairīties. Bet atgriežoties pie pieminētā imigrācijas jautājuma, arī tas mans tāds varbūt personīgs, tāds mazliet emocionāls jautājums. Bet... Es jums pilnīgi piekrītu, tas draudi man gluži tāpat ir, un arī maniem politiskiem dombiedriem gan Latvijā, gan arī Eiropā ir, mēs esam labēji konservatīva partija. Ne ekstrēmi, mēs neesam pret Eiropas Savienību, bet šaubām mēs esam. Protams, jā, bet mums jāsaprot, ka mēs tā nevaram darīt, un mums jāatšķir, kas ir migrācija, kas ir virzīta kā ekonomisko interešu vai citreiz pat bieži vien ar tādiem ģeopolitiskām sekām, jo ļoti daudz imigrācijas nāk, kā mēs redzam, hibrīdu kara elementos tagad nāk caur Baltkrievijas robežu un potenciāli caur Krievijas robežu, kas arī Somijā notiek. Tātad ir režīmi, kas izmanto šo imigrāciju tādā veidā. Un arī jāsaprot, ka ļoti daudz šo migrantu ir jauni vīrieši. Ir parasti sajaukts arī klāt, lai būtu labi pasniedzams politiskais spiediens uz Eiropas valstīm vai Eiropas robežsardas struktūrām, ka tur ir arī kādi bērni un ģimenes un sievietes, bet pamatā tie ir jauni vīrieši, kas nāk no Āfrikas, Sabsahāras reģiona, vidējiem austrumiem un tam līdzīgi. Tuvajiem austrumiem, pareizāk sakot tā. Un, kā es teicu, režīmi pie robežā Eiropā, Krievija, Baltkrievija to neapšaubām izmanto. Tā kā jābūt vienkārši modriem, un mēs saprotam, ka integrācija, kā mēs redzam, starp citu, ir kā ir. Ja? Mēs redzam tajās valstīs, kurās bija daudz pēdējā laikā arābu valstu emigrācijas, un kurās pilsētās tagad notiek jau no brīža, kad Palestīna, Gaza, Hamas faktiski uzbruka Izrēlai, parādījās demonstrācijas vai prieki par to, ka tas notiek. Tātad tie cilvēki nav integrējušies Vācijas vai Francijas sabiedrībā. Vēl viena no lietām, par ko domāt, ir jau pieminētais zaļais kurs. Tad kurp dodamies? Kurs ved? Kādu kursu esam uzņēmuši? Ar veco šo pieeju, ka mēs dzīvosim ar fosiliem kurināmiem tālu netiksim, to sāsināja, protams, daudz lietas, tīpaši arī Ukrainas karš un visas tās izmaiņas. Bet zaļais kurs jau tika sprausts lielā mērā arī ar tādu politisko sapni. Un tas pamatmērķis ir tā, mēs tajā un tajā gadā, teiksim, 2040 vai 2050 gadā panāksim to un to, tāpēc mēs 2030 gadā, piemēram, uzstādīsim uz visiem galvenajiem ceļiem tik un tik daudz ūdeņraža uzpildes stacijas vai elektrouzlādes stacijas ar attiecīgo jaudu, kas skan labi. Bet mēs neesam vienādi. Mums apdzīvotības blīvums, piemēram, Latvijā vai Ziemeļzviedrijā nav tāds, kā tas ir Vācijā, Nīderlandē un Beļģijā un tajās lielas ekonomikas valstīm ar lielu auto apriti un faktiski tur biznesa uzstādīs šīs stacijas. Mums nē. Tātad, kas to var izdarīt attiecīgajā gadā? Publiskā nauda. Vai no tā nāk no Latvijas vai no Eiropas, kuras viņas nav daudz. Un šādā garā tas, ja mēs uz visām nozarēm paskatāmies lauksaimniecību, mežsaimniecību, enerģētiku, tur ir pārāk sapņaina tā lieta, un tas prasa milzīgu naudu. Tas skars katru ģimeni, saprotiet, kuram ir dzīvoklis un arī īres tirgu tas skars, ja jūs nevarēsiet īrēji laist tirgu ar laiku, īres dzīvokļus, kuri nebūs attiecīgos parametrus sasnieguši. Es kā reiz pirms sarunas ar jums arī savā Instagramā biju ielikusi to jautājumu lodziņu, kas ir tas, ko jūs gribētu pajautāt Robertam Zīlim. Jums ir tāda iespēja, un mana vārdamāsa Rūte ir ierakstījusi jautājumu, par kādiem līdzekļiem ir plānots pārbūvēt pilsētu infrastruktūru, elektromašīnām un tā tālāk no 2035. gada. Kā es nezinu, tas jautājums tieši. Tur nekāda nauda nebūs. Nē, ir ļoti minimāls. Faktiski jūs iekasējat no vidē nedraudzīgiem lietām savā valstī. Daļu jūs liekat kopējā katlā, bet tas katls ir maziņš pamatā, tas būs jāizdara šeit. Bet es nevaru iedomāties, kā piemēram Pļaunieki, Zolitūde, mans dzimtais Ķengraks un tam līdzīgas vietas, kādā veidā tur tās mašīnas skaits, kas tur tagad atrodas, kā viņam katram pieliks klāt attiecīgas elektropievadas sistēmu, kurā varēs panākt atstāt mašīnu. Tas, protams, daudz telpas vajag. Pie benzīna tanka neviens nepiebrauc ar parkošanās
8 pa nakti. Protams, visi uzpilda, aizbrauc projām, visi, cik ātri vien var. Te ir pilnīgi pretējs. Labāk ir parkoties, pa nakti pildīt, jo lētāk elektrība. Tikai, lai skaidrs, jūs neesat tādā ziņā tur pret, vai tā ir vienkārši jūsu realista skepse par to, kā... Es jau redzu, kā tas notiek. Mums ir tādi slavenie trialogi, kas nozīmē parlamenta sarunu vedēju par to konkrēto likumdošanu un valdības. Tātad attiecīgi prezidējošā valsts un viņas ministrs vai vēstnieki. Un tad tā izšķiršanā, ziniet, kā notiek. Ne jau tā, ka domā, vai tehnoloģija uz to gadu varētu būt tāda, kas to varētu, teiksim, zaļām ūdeņradiem. Nē. Mēs Eiropas parlamentā izcīnīsim, ka tas būs ātrāk pa 5 gadiem. Un padome teiks, ka nevajag vēlāk, un tad mēs piezemēsimies kaut kur pa vidu. Tā notiek šī likumdošana, diemžēl. Un īpaši pirms vēlēšanām viņi notiek tikai tā gandrīz. Ķeramies klāt vēlēšanām. Nolikā klausījos kādu diskusiju, kur arī politologs minēja, ka tur bija, protams, stāsts par samērā niecīgo aktivitāti Latvijā Eiroparlamenta vēlēšanās, kas vēl aizvien ir ļoti aktuāls jautājums. Mēs varam katrs sev uzdot jautājumu, iespējams retoriski, vai mēs varam nosaukt katra mūsu eiroparlamentārieša, visu 8 deputātu, 3 pēdējā laika labos darbus, ko viņi ir izdarījuši, kādā veidā vēl pie tam tas ietekmē mani šeit Latvijā. Bet ja mēs tā sabiedrībai kopumā uzdot to jautājumu, jūs piekritīsiet droši vien, ka tur, es nezinu, vai lielākā daļa var nosaukt visus 8 jūs. Līdz ar ko es nezīlēšu. Es vienkārši jautāšu jums pašam, kas ir tie 3 darbi, ko jūs pats teiktu, ko jūs esat man parasti ir 3 lietas skapītī man stāv. Tas ir ļoti bieži uzstādīts jautājums. Eiropas parlaments sastāv no 705 cilvēkiem. Ja šodien pajautā, cik no 100 deputātiem Saeimā, kāds varētu nosaukt savus 3 padarītos darbus. Parlamentāra institūcijā viens neko nepieņem. Viens ir tas, ko es minēju par sasniegumu par šo amatu, kas dod iespēju politiskā laukā palīdzēt Latvijai un latviešu valodai, tā skaitā. Otrs, ko es ar daļai faktiski minēju, man liekas, ka tomēr ilgu laiku garā tas kopā ar maniem pārējiem kolēģiem, gan no Latvijas, gan no Baltijas, ne jau Ždanokai, bet es domāju Kalnietai un daudziem citiem, kas ilgus gadus to darīja, viss šis komunisma un okupācijas seku nodarījuma lietas. Tātad tas ir izdarīts, un, protams, tas, ko es daru gadiem ilgi, ir ekonomikas un budžeta lietas, faktiski arī ir ar Baltiku finansēšanu. Lai kā mums te iet pat netālu dzelzceļa stācija to iesākto projektu, un daudziem krīt acīs tas veloceliņš, kas tā ir. Bet tas resurs, ka vispār šis projekts ir uzsākts un ka viņam bija iespējas tenderos saņemt naudu, ko arī ieviesēji daudzreiz ir izdarījuši Latvijā, tas iet uz priekšu. Un tas bija ļoti ilgs gadu darbs arī vadot un tā saucamo Eiropas parlamenta Rail Baltica draugu grupu, kas nozīmē daudzu valstu deputātu, kas sadarbojās ar transportu, ar finanšu lietām, visu laiku uzturēt to problemātiku karstu, lai mēs varētu nodrošināt, kā šīs finanšu plūsmas caur tenderiem ir iespējams arī Rail Baltica. Tas nenozīmē, ka viņas ir garantēts, bet ieviesējiem Eiropas dzelzceļa līnijām vai, teiksim, RB Railam ir jācīnās par šiem tenderiem ar citu valstu lieliem projektiem, bet tas ir iespējams. Un iespējams šo projektu ir noteikti arī šodien pēc visiem mazām perturbācijām un skandāliņiem mazajiem, ka 2030. gadā šeit būs vilciens. To es arī varu pieskaitīt pie sava no jau daudzu gadu vadošu darba. Tā. Bet turpinot arī par tām pašām vēlēšanām, skaidrs, ka motivācija doties vēlēt katram vēlētājam ir atšķirīga, sava, cita. Tas viss ir saprotams. Un tomēr mēs varam iedalīt kaut kādās grupās to elektorātu. Piemēram, viens ir tie, kur tiešām raugās uz jau jūsu nosauktajiem darbiem un zina, lūk, jā, tam ir liela nozīme, ka mūsu deputāti ir Eiroparlamentā un ko viņi tur dara un ko viņi panāk mūsu labklājības labā, piemēram. Un tad ir otra puse, kā jūs pieminējāt, tā jau kolēģi Ždanoka, kuras darbības arī mēs spilgti redzam. Un šī arī savukārt, lai ne labākā, bet var kalpot par motivāciju doties vēlēt, jo mēs redzam, ko mēs varam sadarīt, ja mēs neaizejam. Nepiedalīšanās vēlēšanās nozīmē citu, varbūt jūsu uzskatu pretinieku, faktiski ieguvumu. Kas jums pašam ir demokrātija? Man ļoti patīk tas, ka mēs atjaunojot Latviju, neatjaunojam Ulmaņa laikā Latvijā diktatūras režīmu, bet atjaunojam parlamentāro demokrātiju un atvainojam satversmi tā tālāk. Un arī tagad, šodien, es domāju, es redzu Franču revolūcijas, Leks Voltēra teikto par to, ka es jums pilnīgi nepiekrītu, bet es esmu gatavs nomirt par to, lai jums būtu ko teikt. Man līdzīgi ir vadot sēdes Eiropas parlamentā ir tagad, kad es atbilstoši šiem kārtības ruļļiem un tām sadalītām minūtēm, es dodu vārdu
Tas atbilst tiem noteikumiem, ka jūs drīkstat izteikt pilnīgi man pašam pilnīgi nepieņemamiem uzskatiem. Pašā noslēgumā es atkal atgriezīšos pie savu burvīgā Instagram pulka. Un tur ir jautājums no Laimas. Cik bieži jūs spēlējat ģitāru? Un kas ir tas, ko jums visvairāk patīk spēlēt? Blues bez šaubām, kādreiz arī roks, bet blues ir tas izteiktais. Mums bija arī, mēs dažādi esam spēlējuši arī tradicionālo džēzu, Dixielandu 80. gados, tad es ilgus 11 gadus vispār nespēlēju, tad bija līvu, daži ieraksti un saspēlēšanās, un tad tas interesantākais laiks mums bija Eiropas parlamentā, mums bija pirms Covid un pirms Brexita mums bija tāds blues sastāvs. Mēs esam bildēs vairāk kārt spēlējuši arī Latvijā un pie Markila Pavilostā savā laikā. Tā grupa pajuka, tāpēc, ka Brexits un mans kolēģis tagad ir Lords Westminsterā. Čeks ir aizbraucis uz Zviedriju strādāt IKEA augstākajā Malmē. Kālis ar manīm vēl ir joprojām, un tad es spēlēju tādā mājā un tādas dažas projektiņas, kur es kaut ko iespēlēju ar kādiem citiem, tur Feliks Ķiģeli vai kaut kādiem tādiem muziķiem šad tad kaut ko tā. Bet, es spēlēju pa brīdim, bet tas vairs nav tik intensīvi kā gadus 5-6 apakļiem. Bet jūs ļoti intensīvi sākāt smaidīt, kad mēs par mūziku sākām. Tāpēc, ka tas ir prieks, jūs nevarat dzīvot bez prieka, tāpēc arī man daļa no šīs pasaules ir arī, man ir kolēģi, kas dzīvo Briselē viesnīcās gadu no gadiem. Es to nevaru iedomāties, man ir īrēts dzīvoklis, tāpat kā lielākai daļai, es tā domāju, deputāti. Jo jūs tur pavadat 3-4 dienas nedēļā tā vidēji, un man tur ir tie mani hobiji. Šis arī velosipēds un sporta lietas, kas man tātad sports un mūzika man ir vienmēr bijušas kaut kādā ziņā ļoti tuvas lietas, un tikai tad var dzīvot. Visvairāk laikam no šīs sarunas atcerēšos par to, cik būtiski ir tas, ka mūsu mazās valsts, samērā mazās valsts valoda izskan Eiroparlamentā, par Zilskunga darba pienākumiem, kā vispār norit darbs Eiroparlamentā, cik tas ir intensīvs. Un es sapratu, cik ārkārtīgi svarīgi arī šāda līmeņa profesionāļiem, deputātiem ir turēt to dzīvi balansā. Un blakus šiem ārkārtīgi atbildīgajiem darbiem spēt kādā brīdī uztrinkšķināt arī ģitāru un pabraukt ar velosipēdu.